Testējam bezalkoholiskos dzirkstošos vīnus. Rimī izvēle ir milzīga, bet es izvēlējos 10 populārākos. Kā pirmo, protams, ņemsim Rīgas gāzēto bezalkoholisko dzirkstošo dzērienu. Šis ir tāds mierīgs, nav izteikti salda vai skābena garša, labs, jūtu izteikti vīnogu garšu. Nu jā, te arī ir sastāvā balto vīnogu sula. Garšīga, es pirktu vēl un es dodu 8. Kā nākamo mēs ņemam Codornie zero kvalitatīvu bezalkoholisko dzirkstošo vīnu. Dzirkstošā vīna garša, citrus augļu notis, uz tādu mazliet skābenāku pusi 9. Tiešām ļoti labs. Kā nākamo ņemsim Cantīna Machio kvalitatīvu dealkoholizētu dzirkstošo vīnu. Nav tik izteiksmīgs kā iepriekšējais, es pat teiktu neitrālāks, bet arī jūtama tāda laba dzirkstošā vīna garša. Uz 7, jo man pietrūkst kaut kā drusciņa. Kā nākamo ņemam visiem zināmo Bosku baltu pussaldu aromatizētu bezalkoholisku dzirkstošo vīnu. Te ir tāda klasiska Boskas garša, īsti neatšķiras laikam no alkoholiskās versijas. Salds, es jūtu izteiktu augļu garšu, mazliet ķīmiska garša. Kā nākamo mēs ņemam Volū bezalkoholisko dzirkstošo augļu vīnu ar rabarberu garšu. Nu, ļoti interesants. Es neteiktu, ka tas ir dzirkstošais vīns klasiskā izpratnē. Garšīgs dzēriens, izteikti jūtami rabarberi, bet vairāk tādā konfekšu formātā. Salds, patīkams, maigs, dod 9. Nākamo jūs arī visi zināt, tas ir Torlī, dzirkstošs baltais dzēriens ar dealkoholizēta vīna. Ja man būtu jāpasaka, pēc kā garšo, es laikam nevarētu, jo tam ir ļoti neizteiksmīga garša. Pats dzēriens tāds saldi skābens, es dodu 7. Nākamais ir Zonin Zero kvalitatīvs bezalkoholiskais dzirkstošais vīns no Itālijas. Man ļoti garšo. Tāds mērens, tajā pašā laikā arī jūtams tāds citrusu notis, saldens, bet arī viegli skābens, 9. Nākamais ir Freženē, dealkoholizētais baltais dzirkstošais vīns. Šis ir tāds dzēriens ar raksturu, vairāk uz skābenāku pusi, tādu izteiksmīgu, ziniet, vīna garšu. Ļoti labs man garšo. Nākamais ir Dr. Lo, dzirkstošais dzēriens no bezalkoholiskā Rieslinga vīna. Interesanta pēcgarša, skābeno pusi. Šis garšos tiem, kuriem patīk tādi sausāki vīni, bet laikam nebūs mans favorīts. Noslēgumā Mioneto, dealkoholizēts dzirkstošais vīns. Manuprāt, tāds labs, klasisks prosecco. Es neteiktu, ka es izteikti jūtu, ka tas ir dealkoholizēts. Manuprāt, šis ir tāds labs vidusceļš un labs noslēgums starp visiem, ko mēs pagaršojām. Manuprāt, šis ir labs variants jaungada svinībām.